jūnijā nosūtīt informāciju tiesai. Kādēļ konkrēti dokumenti nav izsniegti. Tad attiecībā uz aizstāvs ieteikto lūgumu iepazīties ar arhīvu lietas materiāliem, izsniegt arhīvu lietas materiālu kopijas, tad mēs varam izsniegt tās, kuras likums mums atļauj izsniegt. Tad, ja iepriekš šāda arhīvu lietas materiāla šodien atreferētie netika pieprasīti, tad prokurors vērtēs, saņemot attiecīgi šo te pieprasījumu. Lai vienalga lūguma kopijas un izsniegs. Es ceru, ka es atbildēju, jo man grūti spriest par tādu apjomu lūgumu šodien, kas ir pieteikts. Es varu vispār izteikties par arhīvu lietas materiāliem. Tad tiesības konkrēti uzdot jautājumu, par ko aizstāv norādīt, ka nav izsniegts pēc aizstāvības lūguma, tāpat nosūtīt. Ir norādīts, kādēļ viņi netika izsniegti, jā, un šī informācija nosūtīta tiesai 30. jūnijā 2023. gadā. Tātad konkrēti par šiem lietas materiāliem, par kuriem būtu aizstāvības. Cienījumā atbildināšu to, ka aizstāvība iesniedz pilnīgu lūgumu prokuroram norādot visus lietas materiālus. Šeit nav viens lietas materiāls pielikts klāt. Prokurors daļēji apmierināja, izsniedza mums visus materiālus, ko viņš uzskatīja par iespēju izsniegt, un veselu sarakstu, ko tiesērība aizstāvība iesniedz, kur prokurors apteikšu izsniegt. Tā process, ko jūs esat pievienojis klāt 2023. gada 27. septembra uzņemot, kā norādīts, sagatavojas Rīgas tiesas apsaules prokuratūras palīdzību. Jā, tādēļ arī es lūdzu tos materiālus, ko es varēju, es iesniegtu tiesā, to, ko es nevaru, to es lūdzu prasīt prokuroram, lai prokurors iesniegtu to ne man, bet tiesai. Tad vēl savu atbildi. Tad tiesai ir jautājums, vai jūs esat iepazinusies ar visiem lietas materiāliem, arī uz tiem norādītiem, kas ir uzziņā norādīti, vai jūs esat iepazinusies, bet nav izsniegti jūs kopijas? Cienījumā tiesas iepazīstīs pilnīgi ar visiem lietas materiāliem. Tieši iepazīstoties, es konstatēju, ka viņi ir nepieciešami šai lietā, lai aizstāvība varētu realizēt savu aizstāvības pozīciju. Jā, es vēl gribēju papildināt tad attiecībā uz šodien Kautas kundzes iesniegtajiem materiāliem, kurus izsniedz prokuratūra, tad valsts apsūdzības uzturētāja ieskatā, ja tiesa lēma par kādu arhīvu lietas materiālu pievienošanu lietai, tad šo dokumentu iesniegšanai manā ieskatā jānotiek no prokuratūras. Ja tiesa apmierinās šādu arhīvu lietas materiāliem, nevis aizstāvi un gadu iepriekš